Labdien, jaunauds aprīlī, paskatīsimies, ko Taro saka. Jaunavas šajā mēnesī būs lielas sapņotājs. Jaunavas domās par perspektīvu, par nākotni, mēģinās spērt ļoti dīvainus soļus, tādus neapdomīgus, tādus neizrēķinātus, neaprēķinātus, kā jaunavai raksturīgi. Šeit šī kārta saucās Dreamer, bet tas ir āksts, un jūs zināt, ka tas ir būt savādākam, būt šajā mēnesī pavisam viegliprātīgam, uzsākt lietas un darīt lietas ne tā, kā es parasti to daru, un atļauties darīt kaut ko tādu, ko iespējams es sev neesmu ļāvis, atļauties būt neprātīgam, atļauties būt savādākam, atļauties būt bērnišķīgam, naivam, rotaļīgam, kādēļ nē, tas taču ir pavasaris. Vai darbs jums ļaus tā tam būt? Darbā viss strikt. Darbā nevarēs izmantot to ākstu, jo darbā viss ir noteikts pēc likuma un pēc formulāriem, pēc dokumentiem, pēc Excel tabelām. Un jāsaka tā, ja jums ar to viss ir kārtībā, tad jums klājas labāk nekā citām reizēm, jo kārtība, precizitāte, sakārtoti dokumenti, tas ir jūsu garā, mīļās jaunavas, un es nešaubos, ka tas ir izdarīts. Ja? Tiem, kam tas nav jūsu garā, taisnīgums var teikt, jums nāksies kaut kur atskaitīties. Arī tiem, kam ir sakārtots, nāksies atskaitīties, bet kam ir sakārtots, tam nav traki atskaitīties. Ja? Nāksies atskaitīties, nāksies nodot kaut kādu daļu no informācijas, kas jums ir, nāksies iespējams arī juridiski novest daudz dokumentus līdz galam, un tas iespējams būs arī diezgan tāds nopietnākais notikums šajā mēnesī jums. Un privātā dzīve. Priesteriem privātajā dzīvē sola kaut kādus noslēpumus, neziņu, tādu mazliet aizplīvarotu situāciju. Ja mēs runājam par ģimenes dzīvi, tad šeit būs vairāk jautājumu nekā atbilžu. Ja te dažs labs var kļūst greizsirdīgs vai varbūt ne greizsirdīgs, mazliet aizdomīgs, jo priesteriem jau neizrādīs, ka viņi ir greizsirdīgi. Aizdomīga, bet neviens jau nav teicis, ka tām aizdomām ir kāds pamats. Ja? Tātad, rodas jautājumu, gribas kaut ko izdibināt par partneri un būt mazliet noslēpumainam, neatminamam, varbūt tas ir kāds koķetērijas veids. Padomājiet par to, kādēļ ir šis noslēpums, vai vispār ir noslēpums, un vai visi noslēpumi ir obligāti ceļami gaismā. Manuprāt, tāds interesanti jautājumi. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārta var solīt tikšanos ar ļoti interesantu sievieti, ezotērisku sievieti noslēpumu, kura iespējams neko daudz jums par sevi negribēs stāstīt. Protams, pie priesterienes var nākt arī vīrietis, un jūs saprotat, ka šeit būs sava daļa, tāda miglaina, neziņa, lai tas paliek tā. Ja jau tas tā ir domāts, tad nemēģināt par katru cenu atvesināt, atrast, meklēt un uzzināt. Ja? Iespējams, ka tie noslēpumi, kas tiek glabāti no mums, viņi tiek glabāti tādēļ, lai mūs nesāpinātu. Un padoms. Padoms ir izdari pareizās izvēles, izdari savas izvēles, savas pareizās, nevis vienkārši pareizās. Ja? Tātad mūsu izdarītās izvēles ir mūsējās un nekāds nesavādāks. Paldies par uzmanību, mīļās jaunavas, un uz tikšanos!